Es atrodos pie Rīgas arhibīskapa Zbiņeva Stankēviča rezidences Vecrīgā. Šeit pirms neilga laika noslēdzās Vatikāna valsts sekretāra Pietro Parolina vizīte Latvijā. Pietro Parolins Latvijā ieradās 11. māja vakarā un vispirms apmeklēja Doma baznīcu un apustuļa Meinarda kapu. Pēc tam ceturtdien Pietro Parolins tikās ar mūsu valsts amatpersonām, ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, ar ministru prezidentu Māri Kučinski, kā arī ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Tāpat viņš nolika arī ziedus pie brīvības pieminekļa. Tikšanās laikā ar Latvijas valsts amatpersonām viens no galvenajiem sarunu tematiem bija iespējamā pāvesta Franciska vizīte Latvijā 2018. gadā, kad mūsu valsts svinēs 100 gadu jubileju. Parolins gan sacīja, ka viņš ir tikai pāvesta vēstnesis, tāpēc lēmumu viņa vietā pieņemt nevar. Tomēr cerēja, ka pāvests šo ielūgumu pieņems. Vēlāk Latvijas Universitātes lielajā aulā Pietro Parolins lasīja lekciju par pasaules un cilvēka redzējumu pāvesta Franciska enciklikā Laudato Si. Šī enciklika ir veltīta rūpēm par mūsu planētu Zemi, kas ir mūsu kopīgās mājas. Ikvienam no mums ir jātiek pāri savai vienaldzībai pret dabu un kultūrai nodarīto kaitējumu, ko šobrīd arvien spilgtāk redzam sev apkārt. Ir vērojama nepārprotama vidas un sabiedrības degradēšanās, valda viegprātības un nedrošības gars. Nemanāmi izirst saiknes starp cilvēkiem un vājinās to piederības sajūtu, uz pakāpeniski pārņem tā saucamā patēriņa kultūra, kas ietekmē gan sabiedrības atstumtos, gan rada lietas, kas ātri pārvēršas atkritumos. Dzīve, līdzās pastāvēšanas jēga zaudē savu nozīmi. Mēs nedrīkstam samierināties ar notiekošo. Mēs nedrīkstam zaudēt zinātkāri un vēlmi izprast lietu kārtību. Apkārtējās vides stāvokļa pasliktināšanās liek mums uzdot jautājumus par mūsu pašu dzīvesveidu. Laudato Si ir skaidri norādīts, ka ekoloģiskās krīzes cēloņi ir meklējumi vai izriet no šobrīd sabiedrībā vērojamās ētikas, kultūras un garīgo normu krīzes. Ekoloģiskā krīze mūs mudina uz padziļinātu pašrefleksiju par šiem jautājumiem. Tā gan nebūs iespējama bez sava veida, dzīvesveida analizēšanas, savu kļūdu, grēku, netikumu un nolaidības atzīšanas, kas novadīs mūs pie patiesas nožēlas un vēlmes mainīties. Pēc šodienas pasākuma, kas tagad notika sakarā konferences lekcija par Laudato Si, varbūt kāda ir jūsu pirmie tādi iespaidi pēc šīs dienas lekcijas un kā jūs redzat šīs, teiksim, šīs enciklikas nozīmīgumu arī varbūt Latvijas kontekstā? Es domāju, ka tas ļoti labi, ko mēs šodien dzirdējam no kardināla, un arī tas, kas ir rakstīts tajā enciklikā, ļoti, man liekas, labi parāda šī brīža pāvestu un arī Vatikāna politikas tādu vēlmi iet tuvāk problēmām, kas ir aktuālas visā pasaulē, un ka viena no tiem ceļiem, tātad, ja mēs izvēlamies tieši ekoloģiju, vidas jautājumus, tas ir tāds universāls jautājums, kurā visi ir ieinteresēti, un acīm redzam, ka šī enciklika, kura šodien tad ir gada dienas kopš iznākšanas, ir devusi jau kaut kādus zināmus ieguldījumus, jau kaut vai tāpat Parīzes konferences, kur arī šeit pieminēja un kurai sākumā visi solīja tādu, prognozēja izgāšanos, tomēr ir devusi labus rezultātus. Varbūt tā ir sakritība, bet tā ir arī lielā māksla vadīt sakritības. Arī tagad Latvijas augstskolās ir šī prasība pēc vidas studiju kursu ieviešanas visās studiju programmās. Tā varbūt liekas, tā ir tīra formalitāte, bet tas tomēr ir pamats šādas te apzinīgas attieksmes pret vidu veidošanai, kas bija ļoti interesanti, ko arī kardināls uzsvēra tajās atbildēs, ka
šeit nav dotas precīzas recepts vai precīzi pamatojumi un skaidrojumi, bet tas ir droši vien tas, kas tiešām no tādas vispār cilvēciskās viedokļa ir pats būtiskākais. Tas ir mudinājums rīkoties katram, lai ar savu darbu, ar savu attieksmi mainītu šo varbūt sliktajā spirālē ejošo attīstības virzienu. Tas ir attieksme vieglprātīga, patērējoša attieksme pret šo resursu, kas mums visiem ir viens. Ceturtdienas vakarā kardināls svinēja svēto misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, savā uzrunā uzsverot kristiešu vienotības un ekumenisma centienu nozīmi. Misi muzikāli bagātināja katedrāles un Rīgas Kristus karaļa draudzes koru dziedājumi. Uz dievkalpojumu bija ieradušies priesteri no visām Latvijas diecēzēm. Otrā vizītes dienā kardināls Pietro Parolins tikās ar Rīgas garīgā semināra audzēkņiem, Latvijas katoļu bīskapiem un kristīgo konfesiju vadītājiem. Senti, non mi indago, lascia stare, Union except Lithuania, because there were two seminaries in Kaunas and here. Kaunas for Lithuania. Yes, and here for all the Soviet Union, and that's why bishop was made cardinal. This Vaivods bishop. Vaivods, yes, who was administrator of Riga, became cardinal. I will show you a picture. Tikšanās laikā ar bīskapiem un kristīgo konfesiju vadītājiem Pietro Parolins atzinīgi novērtēja ekumenisko sadarbību, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, piemēram par vērtību krīzi Eiropā un baznīcas un politikas attiecībām.